šeit zem šīs ikoniņas mums ir tirgus monitoringa rīks, kur šajā brīdī ar laiku visiem, es pieļauju lielai daļai jau platformā ieejot, jums arī būs līdzīgs skats, vairākas sadaļas šeit augšā, un varbūt izstāstīšu īsi, kas šeit ir pa skatiem. Visi iepirkumi, es domāju, tad daudz nav jāpaskaidro, bet sistēma automātiski pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā par jūsu uzņēmuma vēsturiskajiem uzvarētajiem iepirkumiem, kur jūs esat piedalījušies kādos iepirkumos, jomās, kurās jūs darbojaties zem kādiem CPV kodiem, sistēma jau automātiski izveido vairākus tirgus profilus, kuros, kas varētu būt jums interesanti un uzreiz jau lietojami. Protams, viņus var papildināt, to es pēc tam parādīšu, bet varbūt īsi izejot cauri. Mana industrija, tur būs atlasīta jau automātiski informācija par tām CPV nozarēm, kur jūs visbiežāk esat piedalījušies konkursos un guvuši panākumus. Un līdz ar to visi aktuālie, šobrīd atvērtie un plānotie šeit parādīsies. Šajā brīdī jums būs tāda daļa informācijas un aicinājums izmēģināt bez maksas un piekļūt visiem datiem ar Sorceras maksas plānu. Lai mēs varētu redzēt pilnus datus, es aicinu arī jums tajā brīdī, ka jūs esat nobrieduši un gatavi izmēģināt varbūt tā intensīvāk visu šo funkcionalitāti, izvēlēties vai nu šo vai šo pogu, varbūt nav svarīgi, izmēģinām bez maksas, ieslēdzam izmēģinājumu periodu, kur šajā brīdī ir 21 diena. Un varam uzaicināt kolēģus, varam izvēlēties uzaicināt viņus vēlāk, bet, piemēram, ieteikt tad arī komandā izmēģināt šo jauno funkcionalitāti un lai varbūt vairāk viedokļus ievākt no saviem kolēģiem, cik tas derīgi ir jums jūsu darbā. Šajā brīdī es izvēlēšos kolēģis neuzaicināt, un tajā brīdī mēs piekļūstam pilnīgi visai informācijai, izejot varbūt cauri tālākiem filtriem un skatiem, ko sistēma izveido jau par jums automātiski, ir mani pircēji, kur sistēma atlasa pēc jūsu biežākajiem iepirkējiem, pasūtītājiem, ar kuriem jums ir bijusi sadarbība. Un pēc populārākā CPV koda, ko jūs varat pievienot vēl papildus kodus, vai arī jūs varat, piemēram, noņemt šo nost un redzēsiet pilnīgi visus iepirkumus, ko izsludina šie konkrētie pasūtītāji. Tāpat mēs varam iegūt informāciju par konkurentiem. Sistēma jau automātiski arī atlasa tos uzņēmumus, kuri darbojās līdzīgā jomā ar līdzīgiem CPV kodiem un kuri iespējams ir bieži uzvarētāji konkursos, kas ir jūsu tāds biežākais klientu loks. Un varam pārskatīt, kādas ir šo konkurentu nesenie uzvarētie iepirkumi. Šeit var pārslēgt arī tādu aktivitātes skatu, kur jau redzēt konkrētas summas, konkrētu piegādātāju, kurš ir pie konkrētā pasūtītāja uzvarējis kādu no iepirkumiem. Un tāpat arī mana organizācija, es domāju, daudz nav ko skaidrot. Šeit jūs varat redzēt visas jūsu organizācijas pēdējā laikā uzvarētos iepirkumus. Šos visus filtrus mēs varam arī ne tikai pārlūkot platformā, bet mēs varam arī savietot tā, lai mums katru rītu, nedēļu vai mēnesi atnāktu automātiski paziņojumi par to, ja ir kāds jaunums. Tas tiek darīts šādi. Mēs izvēlamies, piemēram, manu industriju, kur bija CPV kodi, un izvēlamies, ka ikdienu vēlēsimies saņemt uz savu privāto e-pastu ar to, ko esam reģistrējušies kā lietotājs, vai arī varam ieslēgt, piemēram, ikdienu mēs šo e-pastu vēlēsimies saņemt par jaunumiem šajā konkrētajā filtrā vai mūsu atlasītajā vēlmē, arī uz organizācijas centrālo e-pastu, kas ir jūsu kontakta e-pasts, uz kuru arī, piemēram, pasūtītāji sūta jums dažādas informācijas pieprasījumus un aicinājumus piedalīties apspriedēs. Šādi varam katram filtram saslēgt, kādu mēs vēlamies. Es varbūt arī parādīšu nedaudz, kā izskatītos saņemts jau e-pasts. Tas izskatītos šādi, kur mēs redzam pilnīgi visus jaunumus, varam aiziet apskatīt arī vecākus, un par katru no mūsu sastādītajiem filtriem jau tāds pārskatām
informāciju uzreiz e-pastā. Ko mēs vēl varam izdarīt? Mēs varam salikt savas prioritātes, piemēram, kurš no šiem filtriem mums ir svarīgāks, kuru mēs vēlamies, kur nevēlamies saņemt, bet mēs viņus varam arī pārvietot, piemēram, mums interesētu konkurentu informāciju augstāk. Ja jūs savienosiet šādi un būs uzlikts ar vienādu frekvenci, respektīvi gan šis profils ikdienu, tad viņi nāk šeit izkārtoti tādā secībā, kā jūs izkārtojāt arī jums uz e-pastu. E-pasti tiek sagatavoti un izsūtīti laikā no 7 līdz 9, nu vairāk to 7, 8 virzienā, tā kā pie rīta kafijas jau ir iespējams iegūt šo aktuālo informāciju. Protams, šie ir tādi automātiskie izveidotie profili, ko jūs varat pilnveidot. Ir iespējams, piemēram, precizēt, noņemt nost kādus no jūsu konkurentiem, kur jums neinteresē, vai pievienot CPV kodus, ka jums interesē tikai konkrētā jomā, vai arī konkrētiem atslēgvārdiem uzvarēt iepirkumi. Tāpat jūs varat precizēt industrijas skatu filtru, pircēju, savas organizācijas iepirkumus, bet tāpat ir iespēja arī izveidot jaunus profilus tieši tādus, kādi ir nepieciešami jūsu vajadzībām. Piemēram, mēs izvēlamies šis uzņēmums fiktīvais testa versijā ir nodarbojās ar sabiedrisko ēdināšanu. Mums, piemēram, interesē izglītības iestāžu ēdināšana. Mēs gribēsim šo saņemt ikdienu, kaut kādas jaunas iespējas. Mēs izveidojam profilu ar konkrētu nosaukumu, izvēlamies, teiksim, kā tas būtu jāsaliek. Es saku, tās iespējas ir dažādas, kā jūs to varat darīt, un aicinu vienkārši varbūt arī paspēlēties un redzēt to informāciju, ko jūs saņemat, bet, piemēram, sabiedriskā ēdināšana, CPV kodu, izvēlamies atslēgu vārdos, precizējam, ka mums neinteresē, piemēram, pabarot armiju, bet mums interesē izglītības iestādes. Šis filtrs jau tad atlasīs visu, kur ir pieminēts jebkurš iepirkums, kur ir kaut kas par izglītības iestādi. Mums neinteresē līgumi, kas ir noslēgušies, kur ir piešķirti līgumi. Mums interesē plānoti un atvērt, teiksim, mūsu potenciālās iespējas, kur mēs varētu būt iespēja piedalīties. Brīdī, ka mēs esam izveidojuši tādu filtru, kā vēlamies, tik precīzu, vai nu plašu, vai ļoti šauru. Mēs izvēlamies šo pogu atjaunot filtrus, un tajā brīdī viņš tiek saglabāts, un viņš arī pievienojas šeit. Piemēram, šis mums ir daudz svarīgāks par visiem. Uzklikšķinām viņu līdz augšai, un viņš, teiksim, mums ikdienas e-pastā nāks kā pirmā informācija, ja būs kāds jaunums. Kā jau redzējāt, var arī pārlūkot visu platformā. Šeit jūs varat arī, lai nebūtu varbūt šeit tik daudz, un varbūt jums ir kādi liekiņi, jūs nevēlaties ikdienā redzēt, ka katrs lietotājs var viņus piespraust un atspraust nost no šīs vietas, atstāt tikai 3 aktuālos vai kaut kā vai savādāk, kad brīva izvēle. Gribētu tomēr Latvijas iepirkumu, es domāju, tā būs labāk saprotami. Informācija, ko mēs ievācam, ir publiski pieejamie dati no iepirkuma uzraudzības biroja, EIS mājaslapas no ekvivalentiem Igaunijā, un šajā brīdī vēl nav pieejami Lietuvas dati, bet nākamā gada 1. ceturksnis ir tas vēlākais posms, kurā mēs viņus arī dabūsim platformā, un ja ir aktuāla Lietuva, tad ar laiku arī tā būs, bet viņi nav tik tehnoloģiski atvērti, un viņu dati nav tik viegli savietojami ar esošo sistēmu. Es jums pēc tam parādīšu, kur var, teiksim, vēsturiskos datus pārlūkot. Tur gan ir Lietuvas dati pieejami un ir analizējami. Bet ko mēs varam uzzināt par katru iepirkumu? Mēs varam uz katru no šiem uzklikšķināties un izvēlēties un uzzināt tādu nelielu pamatinformāciju, nosaukumu, CPV kodu un avotu, no kura viņš ir ielasīts. Mēs varam atvērt arī konkrēta iepirkuma skatu.
Un šeit jau tāda pamata informācija mēs redzēsim mazliet vairāk, redzēsim arī datus, no kurienes ir ielasīts, un klāt arī sistēma automātiski aprēķina potenciālos piegādātājus, kuri šajā jomā darbojās, apdrošināšanas pakalpojumi, ja šajā gadījumā, tad tie ir tie, kuri varētu potenciāli iesniegt piedāvājumus un būt jums konkurenti. Tāpat ir sistēma aprēķina līdzīgus iepirkumus, kuri šobrīd ir plānoti, atvērti vai noslēgušies, attiecīgi arī analizējam, varbūt sastādītu un konkurējošu piedāvājumu. Šis būs par, teiksim, tādu sākotnējā stadijā plānot iepirkumu, bet ja mēs palūkojamies, piemēram, tādiem, kas ir jau noslēgušies, tad tā informācija jau šajā profilā būs stipri vairāk. Mēs redzam uzvarētāju, ja ir vairākas daļas, mēs redzēsim visu daļu uzvarētājus, vai kuriem varbūt rezultāts vēl nav zināms. Kā arī mēs varam aplūkot konkrētā uzņēmuma profilu, iepazīt vairāk, mēs varam apskatīt visus pamatavotus, no kuriem ir ņemta informācija. Šis pieļauj būs izsludināts rezultātu paziņojums un šī iepirkuma profils. Jā, par uzņēmumiem, katrs uzņēmums, kurš kaut reiz ir piedalījies iepirkumos, un tostarp arī par jums, katram ir izveidots šāds te profils. Es pieļauju, ka jūs savā esat jau redzējuši savu informāciju. Tagad mums neliels jaunums ir no šī mēneša, ka mēs esam pievienojuši klāt arī datus par Latvijas uzņēmumiem, viņu finanšu datus no gada uzņēmumu pārskatiem, kurā jau var būt kaut kādu priekšstatu par to, cik liels uzņēmums ir, kāda ir tā ienākuma kopējie aktīvi, pārlūkot konkrētu uzņēmuma iepirkuma vēsturi. Tik tālu varbūt par tirgus monitoringa rīku un tā pielietojumu. Es ceru, ka tā pamatfunkcionalitāte jums tāpa skaidra.